Latvijā ir tādi punkti, kur vienmēr ir sniegs. Viss ir skaisti, viss rulē, bet ja uznāk mākonis ar lietu, tas ir varbūt 24 stundu jautājums, ir tikai zāle. Ziema ir beigusies. Ar ziemām ir tā, ka viņas ir neprognozējamas. Ziema ir gara, bet arī tie notikumi ir neprognozējami. Ziemassvētki var nebūt balti. Tev var būt daudz sniega novembra beigās. Tu esi nelaimīgs, jo tu neesi paspējis neko izdarīt. Teiksim, mēs neesam trases samarķējuši. Zeme sasals. Novembrī zeme var tā sasalt, ka tu neko viņā neiedzīsi. Ja? Neprognozējami, teiksim, gan sniegi, gan temperatūras. Tad viņš ir sasalst, minus 25 grādi, tur paiet kaut kāds brīdis, līst lietus. Bet, es teiktu, ka ziemas vēl ir, sniegs vēl ir, bet neviens nezina, kad viņš ir un cik viņš ir. Ziemas ir kļuvušas siltākas, nav vienmērīgi sala apstākļi un daudz koku tiek izgāzt ar saknēm. Pie normāliem sala apstākļiem ir grunts noturība ir lielāka un koku spēj savu svaru ar saknēm noturēt un pārdzīvot lielākus vējus. Es cik no savas mammas un vecās mammas atceros, ka tur 41. gadā bija tāda ziema un mana mamma tur vienmēr stāstīja, ka tādi plūdi bija, ka uz skolu ar laivu brauca. Un es no savas bērnības atceros, ka mēs gājām trikātā pāri pa ezeru un bija kupenes tādas, ka nevis mēs gājām pāri pa kupenām, bet mēs gājām cauri kupenām, jo bija tuneļi izrakti. Ja. Vienmēr visos laikos ir bijušas siltās ziemas un augstās ziemas. Jāsaka, jau ir ar cilvēku, jo nekas jau tajā klimatā tāpat vien nemainās, ja mēs tur visu nesajaucam. Bet tā lielā nelaime jau slēpjās iekš katra mūsu pagalma, iekš katras mūsu ceļa malas, kā mēs to redzam. Normālā lauku pagalmā visa tā aptieka, kas jums ir vajadzīga mājā, lai nebūtu jāiet pēc tabletēm, viņa visa ir pagalmā. Ir ceļmala lapiņa, ir maura sūrene, ir maura retējs, ir baltā panātre, tāpat ir nātre pieminētā un dadzis. Bet tad, kad jums ir tas zālājs, kurš visu laiku tiek nofrizēts tā, ka pat vardei nav kur noslēpties, tur jau nav to zālīšu. Jo viņš jau nedabū uzziedēt, tas augs, viņš nedabū iesēties un viņš nevar augt tālāk. Iztaisīja kājcirti, vai ne? Un tāda kājcirte uzkars saulē. Un pāri krustas mākonis, augstais gaiss, un veidojas tāds kā reaktīvā dzinēja viltme tāda. Un viņi dzen to mākoni uz priekšu un paņem no tām uzkaršām vietām to enerģiju iet uz priekšu. Un vēl tas ir tā, teiksim, ja, piemēram, mežu cert izlases veidā, tad nav tādas konkrētas robežas un nav faktiski, kur šai vētrai ieķerties, jo izlīdzinās temperatūras koku stāvā, ja viņš ir pakāpenisks. Ja viņš ir tagad, teiksim, uzkarsis izcirtums, tad iznāk tā, ka tas vētras trieciens spēks ir tieši koku vainagu augstumā, un tur paņem tā kā, teiksim, kā nošauti tie koki visi paliek. Ilgspējīga saimniekošana jau ir tā kā senči to darīja, necirta kājcirtes, un katru koku paņēma, ja viņam vajadzēja īpaši lietām, tad viņš paņēma un saudzēja, un es pat zinu, ka senči brauca uz valstmežu malku, veda no valstmeža un žagarus dedzināja plītī, tāpēc, ka viņi uzskatīja, ka mežs ir svētums. Pēdējo 10 gadu laikā esam novērojuši, kad ir arvien mazāk saulainu dienu, tāpēc neizaug uz lauka ķirbi un tomāti. Jūlijā pietrūkst saules. Ja nav saule, tad nelido bites, neapateksnē. Tas saistās ne tikai ar ķirbiem, bet ar visiem augiem, kas mīl siltumu un kam vajag kukaiņus, lai viņi apateksnētu. Es nemāku pateikt, vai tā ir globālā sasilšana vai globālā sasalšana. Reizēm liekas, kad martā ir nedabīgi augsts, savukārt janvārī ir nedabīgi silts. Tas tā kā ļoti atžgāns sanāk.